Varbūt arī jūs esat saskārušies ar Kingdom Now teoloģiju, jebšu Dieva valstība šeit un tagad. Tā nāk no rietumu pasaules, bet jautājums ir, vai tā ir bibliski. Piemēram, apostols Pāvils 2. vēstulē korintiešiem mums atgādina, ka mēs dzīvojam vai staigājam ticībā, nevis skatīšanā. Viņš saka, mums ir tas pats ticības gars, un tāpēc mēs runājam to, kam mēs ticam, un kas tas ir. Viņš tur min divas konkrētas lietas. Pirmkārt, ka Kristus ir augšām cēlies, un otrkārt, ka arī mūs viņš uzmodinās no miroņiem. Šīs ir tās lietas, ko viņi sludināja un uz kā balstījās viņa dzīves veids un arī mācība, ko viņi sludināja draudzēs. Šie te divi nozīmīgie fakti. Bet kā ar visu pārējo? Vai šeit uz zemes vajadzētu mums piedzīvot pilnīgu Dieva valstības realitāti? Kad Jēzus kalpoja evaņģēlijos, mēs redzam, ka cilvēki varēja pieskarties, ieraudzīt drusiņi, kas mūs sagaida Dieva valstībā. Visi slimie ir veseli, visas problēmas atrisinās. Jo Dievam ir vara un spēks to visu izdarīt un atrisināt vienā mirklī. Bet vai mēs tajā dzīvojam jau tagad? Ja mēs pietiekami ticētu, mēs pietiekami rīkotos ticībā, vai mūsu dzīves būtu pilnīgas, it visā, un kā ar mūsu valsti, ja mēs pārņemtu varu, mēs darītu lietas, mēs visu kontrolētu, un te būtu Dieva valstība šeit virs zemes. Kāda tā tic? Nē, šī nav Dieva valstība, šī pasaule nav Dieva valstība. Dieva valstībā mēs kādreiz iesim, un kādu dienu kungs Jēzus atnāks, un viņš sāks valdīt 1000 gadus, viņš valdīs pār šo zemi, bet ne šeit virs zemes un ne šajā laikā. Pāvils runā par nopūtām, viņš saka, mūsu ārējais mājoklis, runājot par mūsu miesu, tas ikdienas sadilst, bet mūsu gars atjaunojas. Viņš runā par ciešanām, kuras ir nenozīmīgas, maznozīmīgas. Šeit virs zemes tās nopūtas, asaras, bēdas, ar kurām saskaramies. Jā, tās, protams, skar mūs, un tas nav viegli, bet tāpat laikā tās ir nenozīmīgas salīdzinājumā ar to godību, uz kuru mēs ejam, kuru mēs iemantosim viņā dienā. Saule vēl aizvien spīd pār taisniem, netaisniem, lietus līdz pār taisniem, netaisniem, bēdas, grūtības, izaicinājumi ir tie, ar ko saskarās visi cilvēki, un kādreiz šķietam pat ticīgie vēl vairāk. Un mēs varam kliegt uz debesīm, teikt, Dievs, kāpēc un kā? Bet mums nevajadzētu sagaidīt, ka šeit virs zemes mēs iesim tajā pilnībā. Tas ir kaut kas, ko mēs gaidām, uz ko mēs raugamies, un Dievs mūs vada, viņš mūs atbrīvo kādreiz, un bieži mēs dzirdam liecības par Dievu varenajiem darbiem. Bet pat tad, kad tie risinājumi nenāk, Dievs ir tas, kas dod mums žēlstību, ka mēs varam panest, ka mēs varam izturēt. Un tāpēc apostols Pāvils saka, kā dienu mēs visi stāvēsim Dieva troņa priekšā un būsim atbildīgi par to, vai esam darījuši labu vai ļaunu, par katru lietu, ko esam runājuši vai darījuši. Mēs nesīsim atbildību, tam būs nozīme. Un tāpēc viņš saka, tāpēc mēs zinādam šīs bailes, šo bību tā kunga priekšā, mēs pārliecinām cilvēkus. Un tad viņš noslēdz sakot, tāpēc vai skatīšanā, vai pie tēva jau mājokļos, vai šeit virs zemes svešumā, tālu no tās realitātes, par kuru mēs sapņojam, par kuru mēs vēlamies piedzīvot. Dzīvosim tā, lai mēs patīkam tam kungam. Halleluja!